Ok, pirms jūs nodomājat, ka mēs esam pilnīgākie dīvaini, ļaujiet man paskaidrot, kā mēs te nokļuvām. Dzīvokļa atslēgas ir atdotas, ir mūsu pēdējais vakars Rīgā, un lai gan Kristaps kategoriski bija pret atvadu ballītēm, šī būs jau trešā. Tā kā vakars pie Agneses un Toma. Tas, ko es mīlu visvairāk šajā draugu kompānijā, ir mūsu atšķirības. Daži no mums strādā advokātu birojos, viens no mums ir ziņu žurnālists, vēl kāds ir būvinženieris, uzņēmējs, datorspēļu izstrādātājs, un tad viens no mums vada spirituālas ceremonijas Meksikas džungļos. Tas varbūt izskatās baisi, bet patiesībā ir ļoti uzjautrinoši, un man likās, ka šī ir ideāla aktivitāte mierīgam vakaram ar draugiem pirms lielās pārvākšanās. Bet, protams, nekas nenotiek tā, kā ir plānots, un tas mūs novada manas pirmās atziņas. Nesadzeries tekilu dienu pirms lidojuma. Dear passengers, your Air Baltic flight BT6192 to Amsterdam is ready for boarding. Please proceed to the gate B4. We invite business class passengers, Air Baltic Club VIP members, and families with small children to board using the priority line at any time. We thank you for flying with Air Baltic and wish you a pleasant flight. Mēs esam šeit. Mēs nevaram kāpt taksi, ja mēs vienkārši varam atpūsties, nevaram pastāvēt kājās. Mēs pagājušajā gadā dzīvojām apmēram mēnesi Lisabonā, un mēs palikām šajā mājā. Mēs katru rītu gājām šeit dzert kafiju. Tāpēc mēs jūtamies jau tā, kā mēs pazītu šo pilsētu. Mēs arī plus-mīnus atpazīstam rajonus un ielas un esam izmantojuši sabiedrisko transportu. Mēs cenšamies atrast tirgu, kur pārdod ēdienu, jo mēs šeit tagad dzīvojam un mums vajag ēst. Bet mēs visu laiku atopamies kādos krāmu tirdziņos. Mēs paliekam ļoti turistīgā rajonā, un turisti neiet uz tirgu pēc tomātiem. Turisti iet pie krāmus. Šis nav labākais veids, kā pārvietoties, jo cilvēki uztver šo tramvaju kā ekskursiju, nevis kā pārvietošanās veidu. Esmu stresā. Mēs jāgrib krosānu. Uz ielas tur ir kaut kāda mūzika, un tad viņi nenormāli skaļi dzied. Tāpēc es atnācu uz savu ofisiņu. Man ir ofisiņš. Tad man ir jāieraksta viens TikTok video. Tas ir mans pēdējais TikToks no Rīgas. Mums ir to izdarīt tagad, pirms sāku likt jaunus video, lai ir kaut kāda chronoloģiska secība. Ir viena lieta, ko es paņēmu no mājām. Šis dibentiņš. Štāv no ofisā. Oh my God! Mēs bijām veikalā un mēs sapirkām produktus, jo mēs šeit dzīvojam. Mēs gatavosim mājās. Bet mums uznāca baigais cravings pēc Iberian pork. Viens Iberian pork mums nekaitēs, bet pēc tam viss. Nekāda ēšana ārpus mājas, nekādi aliņi, nekāds vinčiks. Vienkārši dzīvot, strādāt, mācīties. Bakalaura darbu. Šis ir iemesls, kāpēc mēs pārvācāmies uz Portugāli. Ko tu izvēlētos? Ka tu nekad mūžā vairs neēd Iberian pork, vai es pārvācos atpakaļ uz Rīgu?
Tas ir atrast latviešus ārzemēs, saturt šīs klaņojošās latvietes. Viņas bija visu weekendu Lisabonā, viņas nebija bijušas Pink Street, viņas nebija bijušas uz Time Out Market, viņas nebija bijušas LX Factory. So naturally, es viņas atvedu. Because I'm a local. I live here.